Man garšo. Kafija. Man patīk. Tenis. Bez līdzdalības nav iespējams. Izdzīvot. Līdzdalība manā dzīvē. Nu jau ieņem diezgan lielu lomu. Paldies, Kristīne, par ātrajām atbildēm uz mūsu ātrajiem jautājumiem. Un paldies, ka tu esi pievienojusies arī mūsu līdzdalības sarunām, kas mums ir zem TOSLV zīmola nemainīgi. Vispār varbūt tu vari ieskicēt, ar kādām domām tu nāc uz šo sarunu, jo mēs tev aicinājām uz sarunu par līdzdalību, un no vienas puses tas, ko tu ikdienā dari, ir saistīts vairāk ar labdarību un palīdzēšanu citiem, bet tur noteikti ir kāds līdzdalības moments arī, varbūt pastāst, ar kādām domām tu atnāc. Jā, paldies, ka uzaicinājāt. Bija interesants pārsteigums. Vispār tieši par to vārdu līdzdalība es savā ikdienā tieši tādā formulējumā laikam nebija domājusi. Šis man tādu atgādināja par šo vārdiņu, bet pēdējos 7, 8 gadus tā līdzdalība ikdienā ir diezgan daudz un arī tā mērķtiecīgi daudz agrāk viņa arī bija, nav tā, ka nav bijusi, bet pēdējie 7 gadi ir tā bagātīga ar līdzdalību. Ko tu dari pēdējos 7 gadus? Organizēju cilvēkus līdzdarboties. Organizēju biedrības, organizācijas, labdarības organizācijas, Tabita sirds ikdienas darbu, kas ir tādas pirmās palīdzības organizācija, kas nāk ar pirmo palīdzību, tur, kur viņa nepieciešama. Un viens no tādiem pamatmērķiem mums ir iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku tajā darbā. Varbūt tu vari pastāstīt mazliet, kā vispār tu, un es pieņemu, ka tie ir vēl arī citi cilvēki bez tevis, kā jūs nonācāt līdz tam, ka ir vajadzīga šāda organizācija? Pirms tiem 7 gadiem bija vēl kādi 7 gadi, kad es nesāju to domu, kuru es redzēju, kad dara kādas meitenes Jelgavā, Rīgā. Bija tāda biedrība Tuvu. Viņi mums ir tādi jauki draugi. Un viņi darīja kaut ko līdzīgu. Un es redzēju, ka mūsu pusē, manuprāt, vismaz es nebiju tā atpazinusi kaut ko tādu, un man ļoti piesaistīja tas viņu darbs, ko viņi darīja, tas viņu koncepts un kā viņi to darīja. Un tad man tā doma ļoti iepatikās un gribējās kaut ko mūsu pusē. Bet tu tā vienā dienā jau tu tā nepieņem lēmumus, tu domā un domā un domā, un man tajā laikā arī dzīma bērni, veseli 3 pēc kārtas, un tam bija laiks domāt, un katru reizi pirms atgriezties pamatdarbā uzdot to jautājumu sev un Dievam, ko daram ar šo domu. Un tad vīrs arī bija informēts par to, un tad kad kādā no reizēm mēs gribējām līdzdarboties kādas citas ģimenes dzīvē, palīdzēt viņiem, tad viņš teica, hei, aizbraucam uz to Jelgavu, parunājamies, varbūt, kad kaut kas jāsāk. Un īstenībā viņš bija tas iniciators, kas teica, pamēģinām. Un tā mēs no tā brīža arī pamēģinājām. Ko tu pati sev iegūsti šajā momentā? Tiek pieņemts šāds lēmums, liels, kad faktiski ģimene pieņem lēmumu, ka mēs līdzdarbosimies profesionāli. Ja? Ko tu pati sev iegūsti šādi darbojoties? Sākotnēji jau es arī nedomāju, ka mēs tagad to profesionāli darām, bet viņš ir tā organizēti un tā strukturizēti un ar vienu jau tā kārtība veidojās. Un sākotnēji tā doma bija vienkārši palīdzēsim, kam varam bišķiņu un kur ir tās vajadzības, un bija tādas labas lietas no Vācijas, un kāpēc, lai viņš nepadalītos. Bet sākās tāda, mēs paaicinājām vēl vienu ģimeni arī līdzi, lai mēs nebūtu vieni. Tas, man liekas, bija tā forši. Tas bija labi, ka mēs neesam vieni, mēs iesākām 4. Un cilvēki kaut kā
tad, kad mēs padalām tās lietas un kaut ko pastāstam, kas mums ir un tā, tad cilvēki gribēja līdzdarboties un sāk arvien vairāk jautāt, ko mēs varam palīdzēt, ko mēs varam darīt. Un tā mēs apaugām ar tādu atbalstītāju pulciņu ar vairākām meitenēm un sapratām, ka mums ir jādibina tā biedrība. Jā. Un, laikam visu laiku kaut kāds tāds radīšanas process, kas laikam tā saista patīk, tu visu laiku domā līdzi, kā tas viss virzās un ko labāk. Jā, laikam piesaista tas radošais process, radīšanas process. Ļoti visu laiku ir mācīšanās process, nemitīgi visādi izaicinājumi. Tā pašā laikā ir arī pārsvarā dienas, kad ir tāds gandarījums arī par padarīto darbiņu, par to, ka ir kādam palīdzēts. Jā, tāds, visu laiku, katra diena ir tāda, īstenībā nav vienāds dienas. Tas arī laikam patīk. To savu organizāciju jūs šeit aizpildat sabiedrībā, vismaz vietējā sabiedrībā kaut kādu caurumu, tukšumu, kurš acīm redzot bija ļoti akūti nepieciešams, jo jums es sakoju sociālajos tīklos un ik pa laikam ir kaut kas, ko jūs uzsaucat vai padalāties ar kaut kādām lietām, kas ir vajadzīgas un kaut kādām situācijām, kurās dažādi cilvēki nonākuši. Vai tu vari paraksturot, kas ir tas tukšums vai tas caurums, kuru jūs aizpildat un kuru droši vien jums nevienmēr pilnībā izdodas aizpildīt, taču vismaz paldies Dievam, ka jūs esat, jā. Labi, ka tā. Jā, tāds mērķis arī bija organizācijai, jo bija situācijas, kuras mēs redzējām, kur bija tie tukšumi, vai ne? Un tā jau arī laikam dzimst tā līdzdalība, jo tur ir kaut kādi tie tukšumi. Tas arī, kad mēs tā uzsaucam tās lietas, tas ir tad, kad mēs tā paši netiekam iekšēji varbūt galā ar kaut ko, kur mums vajadzīga ir tā sabiedrības palīdzība, bet kopumā tā ikdiena ir tā tukšumiņu aizpildīšana. Noteikti tie ir kaut kādi, tās ir ģimenes, mammas, tātad tās īslaicīgās, ilglaicīgās krīzes, kuras nevar iekļauties kaut kādu iemeslu dēļ, piemēram, sociālā atbalsta iespējās. Vai tas ir jaunietis, kurš iziet no ārpus ģimenes aprūpes, un viņam ir iedots tukšs dzīvoklis, un viņam tie līdzeklīši, kas varbūt bija uzkrājušies, tie ir negudri iztērēti. Jā, viņš ir, protams, negudri rīkojies, bet mēs viņu nevaram par to vainot, jo viņam nav bijis tas, bieži vien arī nav tā mentora, kas palīdz, un arī viņš tā, īsti arī tā ir brīvība arī, kā viņš rīkosies tiem līdzekļiem. Jā, un tātad jaunietim nav šīs kaut vai elementārās birstas, teikanas, krūzītes, viņam nav tā savu pūriņa līdz, ko aiznest uz to dzīvokli, plus vēl, protams, viņam arī nav ne tā gulta, ne tas krēsls un galds. Tad ir, piemēram, tukšums, atbalsta maudžu ģimenes, ievieto bērniņu steidzamības kārtā visbiežāk, viņam ir līdz viens maisiņš ar apģērbu, un kamēr vecāki satraukumā un visu ģimeni domā par to, kā viņi ko darīs, jo pilnīgas pārmaiņas ir visiem, protams, tad mēs nākam palīgā ar to pirmo pūriņu, piedomājam par to, ko mēs maksimāli varam līdzēt viņiem. Nākam arī diezgan palīgā, piemēram, arī tādām pašvaldības iestādēm un arī citām organizācijām, kurām ir kaut kas labs un kaut kas labs iekustināts vai kaut kādas radošās darbnīcas, vienalga kaut kāds pakalpojums, bet tie līdzekļi ir paredzēti tikai atvēršanai, bet ne varbūt tādai darbībai, praktiskai cilvēku nodarbinātībai. Un tad, vai arī ir paredzēti bijuši, bieži vien ir šie caurumi, tur ir ēst gatavošanas nodarbības, bet ar ko gatavot un kā to paēst un kur salikt, tādas lietas nav. Un tad mēs esam arī nākuši palīgā ar tādām elementārām lietām, katliem un traukiem un tā. Tāpat tās arī
Tiem pašiem ārpus ģimenes aprūpes iestādēm ir kaut kādi budžeti, kur bērni paliek internātos pa nakti. Ja vecāks ir iedevis kaut kādas higienas lietas, ir ļoti labi, bet liela daļa viņiem nav šo higienas piedarumu, un arī pašai iestādē tie budžets ir bijis nemainīgs jau vairāk kā 10 gadi, bet minimālās algas ir kāpušas un inflācija ir kāpusi, un tas budžets, protams, paliek aizvien mazāks un spiedīgāks, un vienkāršām higienas lietām meitenēm, puišiem nav tam līdzekļu, un tad turējam palīgā. Un mums tēt ir tāds vairākus gadus atbalsts arī īpašām mamām. Mēs viņus tā dēvējam, viņas ir īpaši ar to, ka viņas rūpējās par slimiem bērniem, vai ir pārcietuši kādus smagus zaudējumus, un viņām ir valsts atbalsts, ir bērniņiem atbalsts, ir terapijas un varbūt arī psiholoģiskais atbalsts. Nav tā, ka viņas būtu aizmirsts, bet redzam, ka viņām būtisks ir atpūtas mirklis. Kā jebkuram cilvēkam, ik pa laikam gribās atpūsties. Un viņām jo īpaši, jo viņas ne tikai ir fiziski vairāk nogurušas, bet arī emocionāli un dvēseliski. Tā sirds visu laiku sāp par to situāciju. Un viņas ļoti, ļoti novērtē atelpas brīžus, iespēju sanākt kopā, sarunāties, apmainīties ar informāciju. Un mēs esam iedevuši tādu platformu arī WhatsApp grupu, kur viņas arī jau paliek arvien aktīvākas savā starpā. Bet mēs viņām rīkojam arī tādu atpūtas dienu. Un sākotnēji tas bija reizi gadā, kas arī tagad būs 29. jūnijā Užavā. Mēs viņas jau 60 mammas vedīsim atpūtas dienā veselā, bet mēs viņām dāvājam reizi 2 mēnešos arī tādu sanākšanu kopā ar kādu pārsteigumu, ar kaut ko radošu, ar tēju, kafiju un tādu laiku kopā, kas ir tāds ļoti īpašs laiks. Pēdējais pārsteigums, ja es pareizi atceros, sociālajos tīklos redzēju, ka jūs īpašās mammas vedāt ar tādu retro auto. Jā, absolūti jā. Īpašu, ja? Kā jūs nonācāt līdz tā idejai, ka vajag vizināt ar retro auto? Tajā pasākumā viss it kā bija, bet kaut kā prasījās tādu odziņu, jo tā bija māmiņas diena, tāda pagoda māmiņu dienai, tāds kaut kas īpašs. Mēs zinājām, ka iespējams vairākām māmiņām viņas bērniņš nevar viņu tā īpaši apsveikt un kaut kā viņai to pateikt un iepriecināt viņu. Un, tā gribējās to laiku viņai uzdāvināt. Un mums bija viena cita ideja, bet tie cilvēki nevarēja. Tā arī bija laba ideja. Es vēl neteikšu, lai viņi paliek citai reizē, kā pārsteigums. Bet kaut kas līdzīgs, bet bišķi citādāk. Es iedomājos par to retro auto, jo viņi arī ir mums tur Dienvidkurzemes cilvēki un tā. Un es viņu tieši tajā dienā satieku pie bērndārza un vienkārši uzjautāju, vai viņiem vēl ir pieejams un ka mums interesētu un tā. Un tā mēs sarunājamies un beigās viņi arī uzdāvināja no savas puses viņām to iespēju izvizināties. Bet vispār tas bija trāpīts desmitniekā, viņus ieraudzīja, tur bija visdažādākās emocijas, tur bija skriešas, skrēja uz to mašīnu. Patiešām tāds, it kā sīkumiņš, bet pārsteigums, prieks, jā, viņas bija ļoti pacelāts. Un mēs ticam atkal, kad kādam laikam tas bija tāds, tas prieks ir ļoti svarīgs, jo tas ir spēks un tas dod spēku atkal iet tālāk, jā. Izklausās brīnišķīgi. Bet, Kristīna, varbūt tu vari paraksturot, kā tu šobrīd vērtē vispār tādu ziedošanas un labdarības kultūru Latvijā? Jo mēs runājam arī, ka ziedošana ir viena no tādām pamatlīdzdalības formām, kas arī pēc pētījumos parādās tāda ļoti liela iesaiste ir tieši ziedošanā, ka cilvēki viens no līdzdalības veidiem, ka viņi ziedo dažādām lietām. Jā, ja es tev lūgtu paraksturot, kā tu raksturotu ziedošanas kultūru šobrīd? Manuprāt, ir labi. Es domāju, ka ir lielie pasākumi, kā piemēram, mēs zinām, Eņģeļi pār Latviju un Dod 5 un tādi, un pats Ziedot LV.
un tas apgrozījums un tās naudiņas, kas iziet cauri tam gan vietējiem bērniem, ģimenēm, gan pasākumiem un Ukrainai. Un, manuprāt, ļoti ņemot vērā to mūsu vispār situāciju un to, ka mums nemaz nav tik labi, kā mums saka, ka mums ir viss labi. Es domāju, ka ir ļoti labi un ka cilvēki tiešām ļoti dāsni. Es domāju, arī ļoti daudzi tiešām no tā savu mazumiņa arī padalās. Tāpat tās ziedošanas veids uz Ukrainu šobrīd joprojām ir daudz uzņēmēju un ir liels atbalsts, es domāju, priekš mūsu mazās zemes. Kopumā ir labi. Varbūt tas arī, ko mēs esam centušies pa šiem gadiem un arī veidojam tādu, vismaz mūsu organizācijā veidojam, mums ir tādi principi, ka mēs gribam to ziedošanu, to labdarību, to kvalitātes laktiņu tā kā celt. Šeit vairāk varbūt runa būtu par to mantisko ziedojumu, kad varbūt tas laiks, kad mēs dodam kādam, lai ir pa sētu, ko vilkt, ir garām, jo pa sētu mums visiem ir ko vilkt. Es domāju, nav tādu, varētu būt ļoti maz, bet vairāk mācīt ziedot patiešām labas lietas, un šķirot tad arī pašām mājās, nevis dot šķirot brīvprātīgiem vēl un pāršķirot tās lietas, jo ir pieejami mums tagad arī pašiem konteineri vai ne pagalmos, kur mēs varam, un pilsētās, kur mēs varam atšķirot. Un tiešām tas, kas vēl ir labs un vērtīgs, tad es ar to arī padalos, jo mēs ļoti strikti atšķirojam. Mēs tiešām gribam tikai iedot to labāko, bez pat bumbulīšiem un diedziņiem un izrautām podziņām un slēdzējiem. Un arī tās rotaļlietas un apavus, lai viņi ir tā, ka es varu uzreiz vilkt un iet. Es domāju, tur vēl būtu tāds, kur tāds ceļš ejams, kad es, citreiz ir tā, ka cilvēks vienkārši izvāc un tos atkritumus atved, tā. Bet iet jau labāk. Mēs par to stāstam, mēģinam atgādināt, ka tiešām dāvā to, ko tu pats gribētu saņemt. Cik daudz šobrīd vietējā sabiedrība, kā tu redzi, teiksim, tu arī paraksturoji tos tāpēc sirds sākumu, ja, ka jums bija arī, kādi sūtījumi no Vācijas, ja? Tas ierastais veids, kas mums bija sanāk, ka kāds kaut kur no kaut kurienes sūtīja kaut ko mums, ja? Vai šobrīd redz, ka tā situācija ir mainījusies, un vai mēs paši kā sabiedrība patiesībā esam gatavi arī ziedot kaut vai mantiskā veidā lietas, kas mums varbūt vairs pašiem nav vajadzīgs, vai varbūt mēs īpaši gribam, piemēram, uzdāvināt kaut ko vai noziedot kaut ko, kas kādam ir vajadzīgs. Pretstatā tam, ka mēs šobrīd nodarbojamies joprojām varbūt ar tādu tā kā mantu vai palīdzības arī importu. Kā tu redzi šīs attiecības? Jā, mums ir draugi, kas no Farēru salām sūta lietas, no Īrijas ir kāda ģimene, kas organizē palīdzību, citreiz no Norvēģijas. Jā, bet es piekrītu, kad, ja runa ir tieši par apģērbiem un apaviem un tādām lietām, tad jau mēs izjūtam, ka tā kvalitāte pie mums ir pat labāka, mums ir mazāk tas atšķirojums materiāls, nekā viņš atnāk. Un varbūt, kad tur, es domāju, tāpēc arī varbūt, ka mums, mēs arī pieklājīgi tā dikti nestāstam, tur vai neceļam pretenzijas arī uz tām ārzemēm. Tā mēs esam pateicīgi, kad atsūt, bet es piekrītu, ka vietējie cilvēki tādā ziņā atved bieži vien pat vairāk kvalitatīvas lietas, jā. Un ir, kurā atbrauc arī atved, ir kaut kādiem dēļ pārtraukt kaut kāda tirzniecība, apģēra vai kaut kādu lietu, un tad arī atved pilnīgi jaunas lietas, tā. Kas mums šobrīd ir organizācijā tāds, kas ir aktuāli, vai varbūt kas ir tāds, kas ir vienmēr aktuāli, ko cilvēki vienmēr ir laipni aicināti uzmeklēt jūs un atvest vai sazināties ar jums?
Apģērbs, apaus, sadzīves priekšmeti, trauki, jebkādas tādas saimniecības preces, tas ir visu laiku. Mēs viņu nodrošinām to apriti, jo mums ir arī vairākas atbalsta vietiņas arī Durbē. Mēs vērsim arī vaļā Aizputē. Mums ir Kuldīga, Rīgā ir Aužģimeņa atbalsts. Un tā kā tāds, un arī nāk uz vietas cilvēku, un mums neuzkrājās. Tādā ziņā mums ir tāds laba aprite. Bet tas, kas ir tāds visu laiku tekošais, mums ir laba sadarbība ar sociālo dienestu, un ir Liepājā tāds ģimeņu atbalsta centrs Liepāja. Viņi sniedz pakalpojumu sociālam dienestam, nodrošinot ģimenēm, kuras nonākuši krīzē, ar bērniņiem ģimenes asistentu un arī jauniešiem tagad mentors. Un tur regulāri ir brīži, kad ģimene nespēja vai sabalansēt to savu budžetu, vai ir kaut kādi parādi, viņi mācās viņus tur atdot. Un vienmēr sakot, ir tādas krīzes, kad tiešām nav ko ēst vai nav ar ko pabarot to bērniņu. Un tad mēs, tas, kas ir regulāri, mēs uzticam ģimenes asistentam dāvanu karti kādā pārtikas veikalā, un viņi kopā ar ģimeni iepērkās. Tur ir nepieciešami šie naudiskie ziedojumi, ko mēs nepērkam pašu pārtiku, bet asistents ar ģimeni kopā viņi iepērk. Kā jūs varat uzmeklēt? Kā jūs varat dabūt to, kā man tagad ir ideja, man ir slinks un ratiņi, un kā es varu jums sadot? Jā, mēs esam Facebook sociālos tīklos, Instagramā, Tabita sirds. Tad mums tūlīt taps mājaslapa. Tad mums var arī uzzvanīt un uzrakstīt e-pastu. Esam tepatās Kurzemē pieejami un pateicīgi visiem, kas tiešām atved, atstāja vai pazvana un nodod lietas. Bet jūs kā organizācija arī augat. Jūs cik izskatās sievietes, kas jums tur darbojās, gan kā brīvprātīgās, gan sievietes, laikam pārsvarā tās ir, jā? Vīri palīdz, piemēram, šodien būs konteineri vērs vaļā un tādas gultas un tādas lietas mums pieslēdzās, un kaut kur saremontē, un vīri ir neredzamā daļa, bet mēs bez viņiem nevaram, Bet pārsvarā, tās ir sievietes, kuras velta savu brīvo laiku vai pat veselu dienu vai vairākas, darot visdažādākos darbiņus. Un kāda ir viņa motivācija? Jā, es gribēju tieši to prasīt. Kāda ir šo iesaistīto cilvēku brīvprātīgo motivāciju to darīt? Kā tu to redzi? Es domāju, ka dažādas. Kādam vienkārši viņš grib kaut ko labu darīt un grib kādam palīdzēt. Ir, kur mammas ir bērniņu kopšanas atvaļinājumā vai pēdējie mēneši gaida mazuli, un lai tā nedēļa būtu nedaudz dažādāka, tad viņi atbrauc pie mums un iepazīstās, jo mēs, tā kā jūs sakat, esam paliels jau kolektīvs, un tātad var iepazīties un pabūt citādā kompānijā. Tad mums ir citreiz arī sievietes, kas pievienojās, viņai pašai ir kāda krīze bijusi, vai ir pat tāda smaga visādi gadījumi, laulības šķiršanas un viss kaut kas tāds, un kad vienkārši gribās atbraukt un prātu atlaist, kā mēs sakam, vienkārši šķirot drēbes, lai nebūtu jādomā visu laiku par to savu smago situāciju. Ir arī bijušas šauģu mammas, kurām arī tā ikdiena ir grūta. Mēs esam sapazinušās, kaut kā palīdzējuši ar to pirmo pūriņu, un viņai tā ikdiena nav viegla, un viņai arī vajag aizbraukt kaut kur izveidināties, un tā viņa atbrauc pie mums. Tāds, visas gandrīz esam sapazinušās šajā ceļā. Un liela daļa arī, paldies Dievam, esam tā palikuši arī tajā. Ir, kas atsāk darbos iet, un tā nevar pieslēdzās ik pa laikam, bet... Kas ir tas vienojošais, kas jūs vieno? Tad katrai jau ir, protams, savu tā kaut kāds veids, kāpēc un tā.
Bet kas jūs vieno? Kas ir tas, kas jūs vieno? Kāpēc jūs augat? Kur ir tas noslēpums? Nu tā, mēs esam noformulējuši jau no sākuma, arī veidojot to mūsu, mums ir tāds arī vesels stāsts ap mums ir arī šobrīd biedrībai savs nams, sava telpa, sava vieta. Un veidojot to un būvējot, jā, mēs tā jau no paša sākuma bija sirdī, kad viņam ir jābūt labam, smukam, ka tai videi jābūt tādai sakārtotai, skaistai, kad sieviete nāk vai vienalga, vai arī ciemiņi atnāk, ka viņiem ir tur, kur viņi uzturās, ka tur ir forši, mūsdienīgi, gaiši, kad ir laba tā vide. Es domāju, ka tas ir tāds arī svarīgs punkts. Atgriežoties pie tā, mainam to domāšanu, ka labdarība nav tikai kartona kastes vai kaut kāds pagrabs, varbūt, kas agrāk ir bijis tāds pirmie tie humānie sūtījumi. Ja? Tās ir noteikti arī kaut kādas dažādas iespējas atbalsta virzieni, kur katra atrod arī kaut kādu to savu pienesumu, ko viņi var palīdzēt un kā viņi var iesaistīties. Mēs cenšamies arī pašas kaut kā pašorganizēties, kaut kā kopīgi atpūsties un saliedēties. Iespējams arī vairāk kā meitenēm tas ir, ka mēs esam kristīga organizācija, bet mēs neesam tā kā pie kaut kādas vienas noteiktas draudzes, mēs esam tā kā tāda starpkonfesionāla. Tā, kad var jebkurš, kurš vēl, viņam nav nekāda sakara baznīca, bet vienalga, tā vide tāda, jā. Kādam arī pievelk tās kristīgās vērtības, es domāju, jā. Un kā jūs neizdegat? Es nezinu, man kaut kā vienkārši ir radies tāds iespējas, ka cilvēki, kur strādā dažādās palīdzības organizācijās, paši pēc tam ir jāglābi, ne jau tā aiz ļaunu, bet tieši tāpēc, ka tu izdedz, tu visu laiku ir jāpalīdz, tu nekad nevari palīdzēt līdz galām, nekad tu to punktu nevari pielikt. Kā jūs palīdzat sev, kā tu pati īstenībā atjaunojies, kur tu pati ņem spēku, enerģiju, lai darītu šo darbu? Strādājot to darbu, protams, tu nonāc līdz brīdim, kad tu saproti, ka tas ir ļoti svarīgs punkts, lai viņš būtu ilgtspējīgs, tas pasākums. Un mums gribējās, lai mēs esam ilgtspējīgi, lai mēs esam tādi stabili. Kaut kad nākotnē, tā sākumā tas mērķis bija, lai nav tāds vienas dienas pasākums. Jo mēs stāstam par sev cilvēkiem, un lai tiešām, tā kā jūs sakat, lai nenotiek tā izdegšana pēc kaut kāda brīža. Un tad mēs arī priekš sev tā ikdienā formulējām to, kas mūs dedzina un kas ir svarīgi, kam sakot līdzi. Un tad mums tur tādi iekšējie principi ir. Un tad viens ir tāds, ka ļoti svarīgs princips darām tikai tik daudz, cik tev tu un tavējie ir mierā. Kad ir ok, kad tev ģimenē pasaka, jo ģimene, kā mēs jūt jau, mēs aizraujamies, mums patīk palīdzēt un mēs tik skrienam, ne? Un tad mēs runājam par to, ka jums ir visu laiku jābūt saskaņā ar ģimeni un ka ģimene akceptē to daudzumu, cik mēs dodam. Un tad, kad ir pa daudz vai kad ģimene saka, nē, šajā nedēļas nogalē mēs tur brauksim vai kā, ka mēs ar mieru viens otru palaižam un mēs nevienu nespiežam darboties piespiedu kārtā. Noteikti kaut kādi kopīgi iekšējie pasākumiņi. Mums ir viena, piemēram, šobrīd aktīva meitene, kurai patīk vēsture un organizēt ekskursijas. Un tad mums ir tāda jau tradīcija izveidojusies, ka mēs dodamies pie kāda no atbalsta vietām, ko mēs novadā atbalstam, vai tas ir kāds dienas centrs vai kāda skola, kur mācās, piemēram, bērniņi ar īpašām vajadzībām. Mēs apciemojam viņus, uzzinām kaut kādas vajadzības, atbalstam viņus, bet arī pašas izbraucam tur ekskursijā vēl, un viņi mums izvadā pa tādām vietiņām, ko mēs neesam redzējuši novadā. Un tas arī ir tāds kopīgs laiks un atveldzēšanās. Izmantojam arī, ko biedrībai piedāvā, tur, piemēram, pašvaldība rīko visādus tagad aktīvi, kā sev palīdzēt, pirms palīdz citiem par tēmu, ja, vai kaut kādas tādas iziet ārpusē un kaut ko iemācīties jaunu un arī atpūsties, jā.
Jā, liels paldies, Kristīne, par to, ko jūs darat. Tiešām tas paldies nav nekas salīdzinoši ar to, ko es daru, bet tik un tā liels paldies. Vai tev ir kaut kas nobeigumā pasakāms, ko tu gribētu pastāstīt vai pateikt? Jā, noteikti paldies visiem. Gribu pateikt, kas iesaistās, kas velta kaut vai kaut ko no sevis var, lai palīdzētu citiem, lai līdzdalītu savu dzīvi ar citu dzīvēm. Un ka tas nevienmēr ir kaut kāds darbiņš, tas nevienmēr ir kaut kāds ziedojums, arī iedrošinoši vārdi, un ka mēs varam pacelt viens otru un ieraudzīt viens otru, pat arī svešinieku uz ielas, lai viņiem palīdzētu. Tas arī ir ļoti, ļoti nozīmīgi un svarīgi, jo mēs tiešām esam viens otram ļoti, ļoti svarīgi, nepieciešami, un mēs nevaram izdzīvot šajā pasaulē, ja mēs neesam tā viens otram blakus. Liels paldies! Brīnišķīgi, Kristīne, paldies! Liels paldies! Un skatītājiem un klausītājiem atgādināsim tātad Tabitas sirds, jo gaida jūs ar jūsu idejām un atbalstu. Tieši tā. Uz redzēšanos! Paldies!